Vai esi padomājis, kāda būtu Latvija, ja katrs, kurš šeit valdījis, būtu bez pretestības īstenojis savus plānus? Ja reiz mēs esam demokrātiska valsts, kādēļ jau atkal valdība nevēlās dzirdēt manu un tavu viedokli? Mana tauta ir gana cietusi no svešām varām un to uzspiestās migrācijas. Latviešu pašu zemē ir tikai nedaudz vairāk kā puse. Es nevēlos jaunus iebrucēju pūļus. Es nevēlos maksāt par lielvalstu kļūdām un svešiem konfliktiem ar savu nākotni, kultūru un drošību. Es negrasos bez cīņas atdot savu senču izloloto Latviju. Man neviens nav jautājis, vai vēlos savā pilsētā rajonus, kuros nedrīkstu rādīties ar neaizsegtu seju, lai nepiedzīvotu uzbrukumus no reliģiskiem fanātiķiem. Es saku nē. Kāpēc, lai es labākas dzīves tīkotājiem pelnītu tādus pabalstus, kas lielāki par manas vecmāmas pensiju, pretī saņemot lielākus terorismu un noziedzības draudus? Man to nevajag. Latvija ir mūsu valsts. Latvija ir mūsu valsts. Latvija ir mūsu valsts. Latvija ir mūsu valsts. Latvija ir mūsu valsts.